Mūsdienās tirgu uztura bagātinātāju piedāvājums ir visai plašs. Tāpēc vispirms der aplūkot tos, kuriem ir dabīgais sastāvs. Biofarmācija. Pirmais un vienīgais pulverveida uztura bagātinātājs bez ķīmiskām piedevām. Imports Izrēla. Uztura bagātinātāji nav pilnvērtīgs uztura aizstājējs, taču tie palīdz organismam uzņemt trūkstošās vielas pilnvērtīgai funkcionēšanai. Biofarmācija ir ekskluzīvs Izrēlā ražotu uztura bagātinātāju izplatītais Baltijas valstīs, kas piedāvā dabīgus uztura bagātinātājus bez ķīmiskām piedevām. Cilvēki baidās no tāda nosaukuma kā uztura bagātinātais, jo viņi domā, ka tur sabāst nezin kas. Reizēm tā arī ir, kad varbūt viens otrs uztura bagātinātais nav vajadzīgs. Bet ir daži uztura bagātinātāji, kuri ir pilnīgi viennozīmīgi nepieciešami. Jo reizēm zem nosaukuma uztura bagātinātais slēpjas tādas labas lietas kā sāļi, piemēram, kālijs, magnijs vai kādas citas lietas. Ir izstrādāti 3 dažāda veida uztura bagātinātāji ar nosaukumiem Biomagnijs plus, biokālijs, biomagnēzijs un kālijs forte. Kompānijas ideoloģija ir būt tuvāk dabai, tādēļ uztura bagātinātāji ir iegūti no dabiskām izejvielām. Magnija izejviela ir iegūta no Nāves jūras ūdens. Kālijs ir iegūts Jordānijas kristālu plantācijās, audzē kālija citrātus. Kālija trūkuma gadījumā cilvēki izjūt vispārēju vājumu. Varbūt paaugstināts asinsspiediens un neregulārs sirdsritms. Savukārt magnija trūkumu raksturo neizskaidrojama iekšējā nervozitāte un stress. Mēs aizmirstam par magniju svarīgo lomu, un es kā ārsts parasti sāku pacientiem ar magnija aizvietošanu. Ja? Un es rekomendēju uztura bagātinātais ar magniju, jo pacients tad arī jūt, kad sākot lietot magniju, kļūst rēmāks, mierīgāks, uzlabojas gan pašsajūta, gan stabilizējas miegs. Pulverveida uztura bagātinātāji ir viegli lietojami. Tos var šķīdināt ūdenī, pievienot sulai vai ēdienam. Arī bērniem ir ieteicams lietot tieši pulverveida uztura bagātinātājus, jo tie ir ērtāk uzņemami. Ieteicams lietot 1 paciņu dienā. Magniju un kāliju ieteicams lietot ļoti daudzām pacientu kategorijām. Gan bērniem, gan pusauģiem, gan vecāka gadagājuma cilvēkiem. Rudens sezonā uztura bagātinātāji ir lielisks veids, kā izbēgt no depresijas un justies labi.